Es esmu ļoti pateicīgs, ka es esmu tādā pozīcijā, kur es varu gana drosmīgi pieņemt lēmumu, taisam pasākumu, kurā mēs uz skatuves varam uzlikt visus šos cilvēkus, un kur cilvēki var atnākt un saņemt no viņiem ne tikai zināšanas, jo zināšanas ir pēdējā vietā, es uzskatu, bet saņemt šo te apziņas stāvokli, saņemt šo te enerģiju, saņemt šo te viņu translāciju burtiski, ko viņi translētas, ka mēs tajā telpā izmainām laika līniju, mēs izmainām realitāti, burtiski tas ir tā kā portāls, burtiski, ko mēs tur atveram. Kad cilvēki var iziet citā laika līnijā tikai tāpēc, ka viņi ir tajā enerģijas vorteksā, tajā enerģijas virpulī, ko veido šie te cilvēki, ko veido šī te vide, ko veido mūsu nodoms kopējais. Un tas ir tas, kas, manuprāt, ir fascinējoši. Es gribu, ka šogad spīd šie te cilvēki, kad šogad spīd šīs te dvēseles, kuras var notranslēt un nomainīt cilvēkam realitāti tikai viņiem atrodoties viņa klātbūtnē.